Latvijas skolas izdomā veidus, kā labāk iekustināt smadzenes. Tātad sākam. Kad es teikšu uz priekšu, mēs visi atkārtojam uz priekšu un lecam uz priekšu. Kad es teikšu uz atpakaļ, mēs visi kopā atkārtojam uz atpakaļ un lecam uz atpakaļ. Tad gan atkārtojam, ko es saku, gan arī daram, ko es saku. Uz priekšu. Uz priekšu. Uz atpakaļ. Uz atpakaļ. Pa labi. Pa labi. Pa labi. Pa labi. Pa kreisi. Pa kreisi. Pa labi. Pa labi. Uz atpakaļ. Uz atpakaļ. Uz priekšu. Uz priekšu. Malači. Un tagad pamainīsim noteikumus. Jūs atkārtojiet vārdus, ko es saku, bet darat pretēji. Piemēram, es saku uz priekšu, jūs visi sakat uz priekšu, bet lecat uz atpakaļ. Es saku uz pa labi, jūs sakat pa labi, bet lecat pa kreisi. Ja? Pamēģināt. Uz priekšu. Uz priekšu. Pa labi. Pa labi. Uz atpakaļu. Uz atpakaļ. Pa kreisi. Pa kreisi. Uz priekšu. Uz priekšu. Pa labi. Pa labi. Malači, brīnišķīgi sanāk, ļoti labi strādā koordinācija. Tagad vēl jaunāk noteikumi, vēl bišķiņ sarežģītāk. Es saku uz priekšu, jūs sakat pretēji, ko es saku. Jūs sakat atpakaļ, bet darat to, ko es teicu, uz priekšu lecam. Ja? Tātad, ja es pasaku uz priekšu, jūs visi kopā sakat uz atpakaļ, bet lecat uz priekšu. Ja? Wow. Pamēģināsim. Tas nekas ir kādam sajūta. Jums ļoti labi sanāca. Šī otrā daļa, es domāju, ka mums viss izdosies. Es arī mēģināšu šeit līdzi pati, ko es daru. Uz priekšu. Uz atpakaļ. Pa labi. Pa kreisi. Pa kreisi. Pa labi. Uz priekšu. Uz atpakaļ. Uz atpakaļu. Uz priekšu. Jā, pareizi. Jā. Viss sanāca. Tad pa kreisi. Pa labi. Uz priekšu. Uz atpakaļ. Uz atpakaļu. Uz priekšu. Super. Malači. Pētījumi liecina, ja esam kustīgi, palīdzam, saskaramies, sadarbojamies, mēs iekustinām smadzenes. Iekustiniet smadzenes! Kusties pats un iekustini citus. Projekts Iekustini smadzenes.